Tā, draugi, tā kā ir ļoti daudz jaunu terminu, ja jūs gribat treidot memes, tad es uztaisīju memes treidera vārnīcu, kurā izskaidrošu daudz lietas, kas ir tātad čatā, par kurām mēs bieži vien par kaut ko runājam, kas šajā tēmā ir pilnīgi jauniņais, viņam ir grūti kaut ko saprast, jo mēs tur runājam kaut kādiem terminiem. Tāpēc es uztaisīju šo te vārnīcu, lai jūs varat saprast, teiksim, visus saīsinājumus, visas lietas, kas ko nozīmē un kā kas strādā. Es ceru, ka jums šis noderēs, liekat laiku, piesekojiet tad sociālos tīklos, protams, un apmeklējiet Memes Trader LV čatu Telegramā, kurā tad mēs diskutējam un dodam viens otram kaut kādus labus signālus par potenciāli labām memēm. Aiziet! Tātad. Sākam mēs ar apzīmējumu, kas ir Pamfan. Tā ir platforma, kas ļauj ātri izveidot un palaist memes monētas Solānas tīklā. Bieži tiek izmantot spekulācija un īslaicīgiem cenu kāpumiem. Nu jā, tā kā katru dienu 10 000 monētas rodās Pamfanā, kas maksā $4, jebkurš to var izdarīt, palaist savu monētu, un ir cilvēki, kas to izmanto ļaunprātīgi, pumpē, un tad gāž lejā līdz nulē, un lielākā daļa, 97% vis tās monētas, 10 000, tā arī izdara. Cita uzpumpējās tur nedaudz, cita vairāk, cita ļoti daudz, bet lielākā daļa viss nomirst ātri, 10 minūtēs vai stundā. Tālāk. Moonshot, tā ir platforma, kas ir ļoti līdzīga Pamfanam un ļauj izveidot ar tieši tāpatās memes. Viņi saka, ka viņi ir drošāki un viņiem ir auditēti vierlīgumi. Lai tokeni migrētu uz raidījumu un kļūtu pieejami tirdzniecībai, tiem jāsasniedz tirgus kapitalizācija 500 solānas, $73 000, salīdzinot ar Pamfan, kas ir $60 000. Tātad no Pamfan monētas ātrāk migrē uz raidījumu. Pastāstīšu par to procesu, bet tātad Moonshots principā ir tas pats, kas Pamfans. Neteikšu, ka tur ir kaut kāda būtiska atšķirība, viņi uzsver drošību, es īsti neredzu atšķirību. Viens un tas pats principā. Vienkārši divas platformas, kurās var palaist Solānas monētas, jebkurš, jūs, es un citi, ja vēlās. Ja? Un maksā tas tur niek $4. Plus jāinvestē, jāizpērk monētas pašam, tik cik jūs gribat. Abās platformās ir miljards monētas, ja? Tad nemainīgi var uztaisīt monētu, bet vienmēr viņai būs miljards monētu skaits. Ja? Un jūs varat izpirkt, protams, visas, varat izpirkt miljonu un tā tālāk. Ok, raidījumi. Tā ir decentralizētas biržas protokols Solānas blokķēdē, kas piedāvā automatizētas tirgus veidotājs. Tas sarežģīts skan, bet tīri mēģināšu jums skaidrot cilvēcis. Tātad Solānas oficiālā birža runājot, kur veido monētas. Ja? Viņā var izveidot bez Pamfan un bez Moonshot monētu, bet tad uzreiz kapitalizācija jābūt augstai, vai arī migrē viņas no šīs Moonshot uz Pamfan uz raidījumu. Tātad raidījumā ir visas Solānas tīklā esošās monētas. Ja? Tātad memes monētas no Pamfan un Moonshot tiek migrēts uz raidījumu pēc tam, kad sasniedz noteikts kapitalizācijas līmenis, un tas process notiek nemitīgs. Un tikko migrē monēta memes, tad monēta migrē uz raidījumu, parasti pieslēdzās vairāk traderi, ja? Jo tur ir kaut kāda lielāka, augstāka likviditāte. Bet tas nebūtu nenozīmē, ka viņi uzreiz kaut kur šaus debesīs, brīžam arī, protams, nokrīt līdz nulei, un tur ir savu paternu, uz ko jāskatās, kas un kāpēc. Ejam tālāk. Meteora. Tā ir likviditātes pārvaldīta platforma Solānas tīklā, kas optimizē ienākums no aktīviem, izmantojot automatizētas stratēģiskas risinājumus. Migrācija uz Meteoru notiek pēc tam, kad lietotāji izvēlas pārvaldīt savas pozīcijas šajā platformā sekojoši. Ja monēta migrē no Pamfan Moonshot uz raidījumu, tad tas radītājs var šo te neizmantot raidījumu, bet izmantot Meteoru, lai pārvaldītu šo te, teiksim, sevis radīto monētu. Tas tādā īsumā, ja? Meteorā arī ir lielāka likviditāte. Migrācija kriptovalūtas kontekstā apzīmē aktīvu pārvietošanu no vienas blokķēdes vai platformas uz citu. Ja? Monētu tirdzniecības gadījumā tas nozīmē to pārnešanu no sākotnējas izveides platformas, kas ir Pamfans un Moonshots, uz decentralizēto biržu raidījumu pēc kapitalizācijas sliekšņa sasniegšanu. Ja? To, ko mēs te visu laiku arī izrunājam. Savukārt migrācija uz Meteoru parasti tiek veikta, lai efektīvāk pārvaldītu likviditāti un optimizētu ienākums. Ja? Meteorā parasti bišķī tādas, esmu pamanījis augstākas likviditātes monētas un ar ilgāku potenciālu dzīvīgumu, bet nevienmēr tas to nozīmē. Ok, ejam tālāk. Nākošie termini – validators.
Tad Proof of Stake tīkla dalībnieki, kas apstiprina un validē darījumus blokķēdē, saņemot par to atlīdzību par savu darbu. Tātad validātori, ka jūs kaut ko spiežat vai kaut ko pirkt, viņi no sākuma savā pusē tehniski validē šo te notikumu. Ja? Viņi ir tie, kas nodrošina tātad stingru kontroli par to, lai blokķēdē viss notiek un nekas nevar būt apčakarēts. Ja? LP, Liquidity Pool, likviditātes fonds decentralizētajā biržās, DEX, kurā lietotāji nogulda tokenus, lai nodrošinātu tirzniecību. LP nodrošinātājs saņem procentuālu atlīdzību no tirzniecības komisijām. Sekojoši likviditātes pūls, tad, kad izveidojas monēta, ir divi pūli. Viens ir dolāru pūls, otrā ir monētu pūls. Jo vairāk jūs izņemat no monētu pūlu, vairāk tad paceļās cena šai te monētai. Jo jūs vairāk izņemat no dolāru pūlu, tad vairāk paliek tokeni vienā pūlā un cena samazinās. Tādā veidā strādā DEX. Ja? CTO, Community Takeover. Tā ir situācija, kad kopiena pārņem kontroli pār projektu. Parasti pēc tam, kad sākotnēji izstrādātāji ir atteikušies no tā vai izgājuši no ekosistēmas. Ja? Es bieži vien redzu, ka ir Community Takeover un brīžam tās monētas diezgan labi uzsprākst. Ja? Devs vairs nav iekšā un tad tur paši memes traderi vai arī cilvēki, protams, kas grib padzenāt monētu ar lielāku maciņu, tad to dara. Un to sauc par Community Takeover. Delbai - situācija, kurā izstrādātāji devs sāk masveidā pirkt klāt tokenus un bieži vien pirms projekta lielām izmaiņām vai pozitīvām ziņām. Ja? Dažreiz, es teikšu, visbiežāk, lai motivētu community, ka devs vēl tic projektam un piesaistītu uzmanību, kur devs pērk, vai pērciet jūs arī. Tas vairāk par Solānas memēm. Ne tikai jau Solānā rodas memes, bet lielākoties arī memes. DevSell, jeb DevRun, tas ir tad, kad izstrādātāji sāk pārdot savus tokenus, pārdevuši, DevRun ir pilnībā pārdevuši, ja, visas monētas, kas bieži tiek uztverts kā negatīvs signāls, jo var norādīt uz iekšēju informāciju par problēmām projektā vai iespējami rugpūli. Parasti tas ir rugpūli, jeb beigās monēta vienkārši nomirst, ja? Aiziet nulēs un viss beidzās. Honeypot. Kriptovalūtas krāpniecība, kurā investors var iegādāties tokenus, bet nevar tos pārdot, jo smart kontrakti ierobežo izņemšanu, atstājot līdzekļus iesprostotus. Monētas, kuras radītas pamfanā, nav iespējams izveidot, ja Honeypot, jo tur jau šī likviditāte ir nobloķēta un ļaunprātīgie šie Honeypot radītāji nevarētu izņemt. Bet, piemēram, iedomājieties, uztais smart kontraktu, jūs nopērkat monētu, bet smart kontraktā ir ierobežojums viņu pārdot. Var tikai pirkt. Tādu ierobežojumu var uzlikt, un to sauc par Honeypot, jo viņi beigās savāca visu likviditāti ārā, visu dolārus savāca sev. Ja? Tā kā neuzķeramies, bet tās monētas, kas ir pamfanā vai munšotā, viņas nevar būt Honeypot. Ja? Tās var būt tā pašā rēdījumā radītās vai citos tīklos, kā Ethereum un citos tīklos radīts memes. Ja? Jo memes ir ne tikai Solānas tīklā. Ejam tālāk. DeFi – decentralizētas finanšu sistēmas, kas darbojas bez bankām. Jeb tās ir visas tātad šīs te blokķēdes, kur nevajag nekāds QSC, viss strādā decentralizēti. DEX – tā ir decentralizēta birža, kurā var tirgot aktīvus bez starpniekiem. Ja? To pašu rēdījumu un visas citas biržas, kurā var pieslēgties saviem makiem. Ja? Un nevajag iziet QSC. QSC tātad tā ir dokumentu pārbaude, pasa, ID un tā tālāk. CEH – centralizēta birža, kurā tirgo kripto, piemēram, Binance vai Coinbase vai Bybit, ja, un viss pārējās. Bribe – tas ir maksājums, ko sauc par kukuli, jo izmanto, lai ietekmētu validātorus pār tava darījuma ierindošanu un izpildu ātrāk par citiem. Ja, vienā un tajā pašā blokā. Tātad tu samaksā lielāku braibu, tavs darījums par to pašu cenu būs pirmajā vietā. Ja, ja tu samaksā, piemēram, kukulu $1, Jānis samaksā 90 centi, tu būs pirmais, kam izpildīsies šis te darījums un savāks attiecīgo likviditāti pa konkrēto cenu. Degen, tas ir traders, kurš veic riskants impulsīvs darījums. Memes pasaulē degeni ir tie cilvēki, kas pērk pašās zemās kapitalizācijās monētas, ja, tikko, kas ir sākušās un gaida 100x, 50x, 1000x, ja, ļoti daudz. Viņiem parasti ir ļoti, ļoti daudz mīnusu, bet pašā laikā viņi ar vienu monētu nosedz visus mīnusus, ja viņiem, protams, pietiek depozīts, un uzpelna reiz 3, reiz 5, tie parasti tie traderi, kas nopelna ļoti daudz, viņi sauc par degeniem, bet tas ir ļoti riskants veids, jo ir ļoti, ļoti daudz iespēju lielu mīnusu dabūt, ja, tad jeb nulē. Es pāris degens
makus zinu, un tad tur ir vāks, tur biežam ir 100,000 mīnus, bet pēc tam ir miljons vai 2 miljoni plusā. Tas ir vālis investors, kuram ir ļoti liels kapitāls, kas spēj ietekmēt tirgu. Tad mēs pasaulē jau ietekmēt tirgu, jau var tur cilvēkam 50-100 tūkstoši. Ja? Ceha gadījumā, ja centralizētā biržā tur ir moneymaker, ir sādi boti biržas, tur vairs tik viegli nesanāks, tur vajag miljonus, lai kaut ko ietekmētu. Shitcoin, meme vai cits zemes vērtības coins bez reālas funkcionalitātes. Ja? Tad shitcoins, par shitcoin principā vēl kādēļ altcoin shitcoin. Tokenomics projekta ekonomiskā struktūra, kur nosaka, kā tiek sadalīt tokeni. Jo, kad tiek radīta monēta, var kaut kādas monētas nobloķēt, var iedot airdropā, var atstāt devam un tā tālāk. Tātad, ja tas vispār ir kaut kur aprakstīts, tad to sauc par tokenomiku. Pump and dump, mākslīgi uzpūst cena, kas pēc tam strauji krīt. Brīžam ar memiem tas visu laiku notiek, tātad uzpampo kādu monētu un pēc tam nullē viņu nogāž. To sauc par pump and dump. Airdrop, bezmaksas tokenu sadala lietotājiem. Ja? Daudz projektu, lai pievērst savu uzmanību, dot bezmaksas monētas, tā teikt, lai uzaudzētu savu community lielumu. Gas fees, tā ir maksa par darījumu blokķēdē. Solānas blokķēdē mēs maksājam Solānu, kas parasti tur ir 0,001, jā, ļoti mazāk par centu. Ethereums parasti $2, 3, 5 ir bijuši par $10 par vienu maksājumu jāmaksā. Bitcoins arī ļoti dārgs maksājums ir par pārskaitījumu. Un citās tīklos arī ļoti lēti, piemēram, BNB ķēdē ir ļoti lēti šīs te komisijas. Šobrīd vispār bez maksas. Tā, Burn. Process, kurā koini tiek iznīcināti, sadedzināti, lai samazinātu piedāvājumu. Tad, ja varbūt miljards monētu, tad izstrādātais var sadedzināt pusi monētas un paliks 500 miljonu monētas. Līdz ar to loģiski vajadzētu būt dārgākai monētai. Minting, jaunu tokenu radīšana. Ja? Tas saucās par mintingu. Nākošais. Ejam uz priekšu. Hodl. To mēs zinām visu. Hold vai hodl turēt aktīvi ilgtermiņā, neskatoties uz svārstībām. Ja? To sauc par hodleriem. Tie cilvēki, kas vienmēr tur ilgtermiņā gadu, 2-5. FOMO. Fear of missing out. Tās ir bailes nokavēt iespēju un pirkt augstā cenā. Tās ir lielākā daļa iesācēju un ne tikai, protams, iet cena augšā, tu viss jāuzspēj nopērts un cena iet lejā. Var arī, protams, neiet lejā, bet katrā ziņā tās ir bailes nepalaist darījumu. Nē, es nemeklēšu labāku pozīciju. Es iešu, kur pagadās, kad tik aug. Tāds notiek bieži vien. Food. Tātad negatīva propaganda, kas rada paniku. Ja? Tātad bieži vien ziņās ir kaut kādas ziņas, kas ietekmē tirgu negatīvi, un tad to sauc par food. Rekt, tas ir darījums, kad tev iet lielos zaudējumos un tuvojas nullē. Ja? Tad, piemēram, paņēma par $1000 kaut kādu Solānu, Solānas memīti, un memīti aizgāja pa pieskari, un tev tur tagad ir 5 bakši. To sauc par rekt. Moon, kad cena strauji aug, lidos mēnesi. Tu zem moon, mēs bieži vien izsakamies traderi, un ne tikai, ja? Tad iet augšā. LFG, let's fucking go. Ja? Entuziasms par labām ziņām, ka tu esi ļoti priecīgs. Es parasti tā nesaku, bet čatos dažreiz tā saka, Diamond Hands. Stipri turēt aktīvi, neizpārdot panikā. Sekojuši, ja tu kādai monētai tici, tev ir Diamond rokas, tu vienkārši turi un tev ir vienalga tur kaut kādi kritieni vai kāpumi. Paper Hands, tos arī tie paši skalperi, ja? Pretstats Diamond Hands pārdod uzreiz pie pirmā spiediena. Ejam ārā ar mazu stoplūziņu. Vai arī mazu take profitu. Buy the deep. Pirkt, kad cena krīt, lai vēlāk pārdot augstāk. Tad pērkam, kad cena ir smagi nokritusi, nopērkam apakšiņu un cenšamies pārdot vēlāk, kad viņi ir ataugusi. EPIN, bez domāšanas ieguldīt naudu kādā projektā. Tas ir, tu ieraudzīji, nemaz nekāda analīze, nekas hop iekšā iemet piķi un viss aiziet, tad tas ir EPIN. Bug holder, persona, kas tur aktīvi, kur vērtība krītas, tad tu esi nopircis monētu, nezinu, par ļoti lielu, piemēram, naudu savējā, tu sauc par bag, milzīgs bags tev ir liels, un tu viņu turi, ja? Un nekas, ka monēta gāžās lejā, tu viņu algi joprojām turi, var jau teikt, ka tu esi hodlers, bet šajā gadījumā bag holders, ja? Liels aktīvs, tu viņu turi, un tā nav svarīgi, ka viņš krītas. Exit scam, krāpšana, kur laikā projekta izstrādātāji pazūda ar investoru naudu, ja? Tas ir ļoti līdzīgi rug pool, bet exit scams, tas vispār ir, cilvēki, tas vienkārši tā kā līdzīgi termini, bet tomēr nedaudz savādāk, jo rug pool ietver to, ka projekta izveidotāji pēkšņi izņem likviditāti no šī likviditātes pūla visu un atstāja investors ar bezvērtīgiem koiniem, jeb nav iespējams viņus pārdot pret dolāriem. Tev ir tie koini, bet viņiem nav vērtība nekāda, jo tu viņus nekādīgi nevar iemainīt
pret dolāriem. Ja? Tad ir ļoti divas svarīgas lietas, kas vēl ir DEX platformās. Visās DEX platformās, kur jūs treidojat vai gribat iegādāties monētas, jums ir jānorāda iegādājoties slippage. Un kas tad ir slippage? Tā ir cenu novirze, starpība starp gaidīto darījumu cenu un faktisko cenu, par kuru darījums tiks izpildīts. Slippage ir īpaši svarīgs faktors DeFi darījumos, kur lietotāji var iestatīt maksimālo pieļaujamo novirzi, lai izvairītos no pārāk nelabvēlīgiem darījumiem. Ko tas nozīmē latviešu valodā? Tas nozīmē to, ja jūs vēlaties nopirkt monētu DEXā pa $100, pieņemsim, $100 vērtībā maksā monēta. Parasti nepietiek likviditātes, lai izpirktu tieši monētu pa $100. Un arī pa priekšu jums ir citi maciņi, kas vēlas iegādāties šo monētu. Līdz ar to, ja viņi aizskrien jums priekšā, jūs vairs nevarat nopirkt pa $100. Un jūs norādat, kādā diapazonā virs šīs cenas, kad jūs spiežat buy pogu, jūs esat gatavi izpirkt šo monētu. Jeb, ja jūs norādat slippage 10%, tad jūs šo monētu izpirksiet, pieņemsim, pa $1000, ka ja jums ir šāds te orders, tad cenā no 100 līdz $110, kas ir 10% slippage. Citi liek tur 20-50% slippage, ja monēta ir šausmīgi strauja un grib uzspēt, viņi lido, jo DEXos monēta lido brīžam tur minūtē pa 100%. Ja? Tā gadās. Līdz ar to citi liek lielu slippage. Es lieku 8% un pa lielam sargāju sev no MEV botiem tādā veidā. Kas ir MEV boti? Tātad ir boti, jeb automatizēti algoritmi, kas darbojas blokķēdes tīklos, īpaši Ethereum un Solanas ekosistēmās. Tie izmanto dažādas stratēģijas, un pirmkārt un galvenokārt tas ir front runnings, jeb nopirkt pirms tevis un pārdot tev tavas slippage robežās. Viņi arī nodarbojas ar arbitrāžu un likvidētas pumpēšanu, bet lielākoties tie front running boti, un šie boti bieži konkurē savā starpā par labākām iespējām iegūt vērtību no lietotāju darījumiem. Parasti viņi konkurē ar savām bribe maksām validatoriem, un ja tu redz 100% winrate kādam makam, tad tas visbiežāk būs bots, jo tiem front running botiem parasti winrates ir 100%. Ja? Viņi arī nekad nezaudē, jo viņi samaksā lielāku braibu, ja jums, piemēram, slippage ir 20%, iedomājieties, jūs gribat nopirkt monētu, bots pirmais redz blokķēdē pie šo te darījumu, viņš samaksā validatoriem lielāku naudu, lai nopirktu jūsu slippage ietvaros. Jeb viņš nopērk pa $100 ātrāk par jums, un tā, ka jums slippage ir 20%, pārdod jums pa $119,90. Ja? Jūs uzreiz esat nopircis maksimālo slippage robežās. Ir speciālas platformās arī Axia un Pro, par ko ir YouTube video, ir speciāla aizsardzība pret MEV botiem, kura papildus maksā komisiju. Parasti tas ir no $1 līdz $2 par vienu darījumu. Ja jūs tirgojat ar nelieliem apjomiem, tad MEV boti jums neuzbruk, jo sanāk neizdevīgi. Ja jums ir mazs slippage, arī boti parasti neuzbruk, ja tik jums nav liels orders. Tātad viņi tur kalkulē automātiski, kas tur vai ir izdevīgi vai nav izdevīgi, vai jums varēs nopelnīt no jums $1 vai 2 vai 100 vai 1000. Es vēsturiski dzirdēju, ka lielākā peļņa, ko MEV bots, ka jebkāda ir kaut ko darījis, bija virs 1 miljonu, jo kaut kāds cilvēks gribēja par šausmīgi milzīgu summu izpirkt un ieblieza lielu slippage šo te darījumu, un MEV bots pirmais nopirka. Un pārdeva viņam visu to milzīgo summu, kaut kāds tāds stāsts klejo internetā, vai tā ir patiesība, nezinu. Bet jebkurā gadījumā es to redzu katru dienu, MEV boti reāli uzbruk un iepērk pirms traderiem un pārdod viņiem pašiem par dārgāku cenu. Tā ir naudas mašīna, bet diezgan sarežģīta, lai kaut ko pats tādu vispār varētu izveidot. Tur vajag pie validatoriem un vispār ļoti dziļas zināšanas blokķēdē. Ok, ejam tālāk, tad baidieties no MEV botiem, nevis baidieties, bet izvairieties un iesaku skatoties no jūsu stratēģijas likt nelielu slippage. Ja? Gan uz pārdošanu, gan uz pirkšanu. Uz pārdošanu var lielāk, jo jūs varat neuzspēt dažreiz pārdot ar mazu slippage. Kas mums ir tālāk? Tālāk esam sagatavojis interesantu grafiku, ko ieraudzīju čatā vienā. Un tas ir labākie memes coin tirzniecības laiki. Pēc Rīgas laika es uzliku, ja? Tad 3 pa nakti, 6 no rīta pamos Ķīna, pēdējās stundas ASV tirguma austrumkrastā un lielākā daļa lielo monētu parādās šajā laikā. Ļoti daudz monētas parādās 3 pa nakti līdz 6 pa nakti. 6 no rīta līdz 8 no rīta ir strauju augu monēšu kritums, ja, un lielisks laiks iegādāties dīpu. Ja.
8 līdz 1 pa dienu, labi tirzniecības apjomi, iepriekšējie runneri pieaug, parādās jaunas monētas saistībā ar jaunumiem no Eiropas. Tātad no Eiropas. Ko nozīmē runneri? Tās ir monētas, kuras dažas stundas iepriekš aug visstraujāk un ar apjomiem. Ja? Tātad viņi ir nokrituši un viņi sāka pieaugt, ja? Šie runneri. 13. līdz 7 vakarā ir mirušais laiks, pa dienu īstenībā visšvakāk ir tirgot memes pēc Latvijas laika. Viss krīt un klusāk tirzniecība. Protams, ir kaut kādas monētas, augošas un tā, bet lielākos viss notiek no 7 līdz 10 vakarā. Tirgus atdzīvojas, streameri sāk treidot, daudz jaunu monētu, lielu apjomu un pats labākais laiks, prime time, daudz jaunu lielu monētu rodās no 10 vakarā līdz 3 pa nakti. Tātad, lūk, šie tie laiki, kad vislabāk un vislieliskāk var notreidot labus memes, dabūt labus augošus memes, kas izaug tur reiz 10, reiz 30, reiz 50. Ejam tālāk. Pēdējais, ko es gribu pastāstīt, memes vārnīcas ietvaros, ir platformas, kur treidot. Vispazīstamākā, ko zina visi, jebkad ir dzirdējuši, es domāju, Dexscreener, pat tie, kas nenodarbojas ar Dexu, ir dzirdējuši Dexscreener. Viņā var redzēt visos tīklos monētas, BNB, TRX, Ethereum, Solanas un tā tālāk. Tur ir visādas trendu monētas, bla, bla, bla. Var ērti apskatīties, bet viņa ir lēna. Viņā treidot ir lēni, aizskave, liels komisijas. Es neiesaku un to pats nedaru. Tas, man liekas, viņš šausmīgi neērti, maz informatīvi. Bet, viņai ir laba aplikācija, var uzlikt tur atgādinājums par monētām, bla, bla un tā tālāk. Kaut kādas lielās monētas, ok, bet ko es iesaku? Ko iesaku es? Es iesaku numur 1, kas nesen šobrīd ir jaunums tirgu. Jauna platforma saucās Axiom Pro. Ir video apskats YouTube kanālā, šajā pašā kanālā, kur šis video ir, MNTrade Pro kanāls. Tur ir apskats pilnais, kā uztaisīt, kas ko darīt, kā tā programma strādā, kāpēc viņa ir labākā, jo viņa noteikti ir visātrākā, viņa var skalpot ideāli, un tur ir visādas interesantas lietas, kā sekot makiem, kā piesakot makiem, tur ir Twitters automātiski iebūvēts un viss kaut kas interesants. Tas viss ir video apskatā. Vēl ir ļoti laba platforma, GMJN saucās, un es viņu arī izmantoju, šobrīd esam pārgājis pilnībā uz Axiom Pro, bet iesaku, tīri maku meklēšanai viņa arī noderīga, un pat platforma arī viņa lēnāk par Axiom Pro, katrā ziņā nav slikti. Man arī ir video apskats par šo platformu, es viņu ieliku drīzumā YouTube arī, un to jūs varēsiet viņu apskatīties. Es iesaku izmantot Axiom Pro, bet, ja jūs noskatieties abas šos video, jūs varēsiet izlēmt, kas jums labāk patīk. Vēl cilvēki izmanto BullX Neo versiju, ir BullX parastā, tas vispār, galīgi garām, bet ir BullX Neo versija, kur var tikai ar uzaicinājumu linku, tāpatās tā kā Axiom Pro ar tikai ar uzaicinājumu linku var tikt. Viņa ir ļoti līdzīga Axiom Pro, bet lēnāka. Un ir viena lieta, kas tur nav. Viņi nerāda bundlerus, kas ir baigi būtiski, lai analizētu monētas. Tad no Axiom Pro vienalga ir priekšā. Kaut gan viņi pavisam jaunu platformu liek klāt visu laiku kaut ko jaunu. Tālāk ir Photons, ko izmanto vecie vaļi, kas negrib pāriet uz jaunām platformām, jo viņi ir tika uzskatīti par ātrāko, bet viņi vairs nav ātrākā, viņi atpaliek no Axiom Pro noteikti, jo vienīgais, ar ko viņi saprats, ir iet priekšā ar ātrumu, ir tas, ka viņai ļoti liels bribe komisijas jau ir iebūvēts automāts. Jūs vienkārši maksājat validatoram lielāku komisiju, un uz to tas ātrums balstās. Ir Mevix tāda platforma arī diezgan ok, bet arī atpaliek no pirmajām 3, un AV platforma. Citas neizcelšu, vēl tur kaut kāds ir, bet tās pavisam maziņas, ja? Un ir Telegram boti, ļoti daudz šie boti, ir visādi banānā, tur kā tik visādi vizardi un tā tālāk, bet ko es izcelšu ir Bloombot, kuru var integrēt pa visu, tā teikt, pāri visiem grafikiem, viņi parādās, viņiem ir savs tāds Chrome extensions, un ar viņu var kontrolēt Telegramā, ja? Un viņiem ir interesanti lieta, ka tam botam ir arī X-ā, tā kā ja tev tas Chrome extensions ir uzlikts, tad platformā X, ja kāds influenceris iepasto monētu, jūs varat automātiski uzspiežot pat Twitterī, ja, to pogu, vai var nopirkt ar šo te Bloombotu. Neesmu pats izmantojis, jau tik tur jādzīvot tai Twitterī,
Bet tur viss tas pats, kas daudzās citos botos, bet vienkārši ir vēl papildus tādas foršas lietas. Un Nova bots skaitās šobrīd pats ātrākais Telegram bots priekš tradinga. Un arī viņiem ir extensions Chromā, kuru var uzlikt tātad lodziņu, ka tu caur viņu pēc buy sell, jebkurā platformā. Nu, tur tāda interesanta lieta. Bet joprojām, man liekas, Telegram boti jau novecojas neērti. Es nezinu, es neizmantoju, izmantoju Axiom Pro un tiešām reāli ļoti ātri strādā. Tā, lūk, tātad mums sanāca lieliska vārnīca. Es ceru, ka jums viss bija skaidrs, un es noteikti kaut ko palaidu garām, gan jau, bet lielākoties visu, ko mēs runājam, MemeTrader LV čatā Telegramā, ja šeit jūs varat redzēt, un MemeTrade Pro kanālā Telegramā, kur ir latviešu community, ir vairāk kā 1500 cilvēkiem pievienojas, ja tu tur vēl neesi, un tāpatās, ja tev interesē Memes Tradings, tad pievienojas arī Telegram čatā MemeTrader LV, ja, sameklē. Lūk, tā, liekat laiku, piesakojot sociālos tīklos, uzzināsiet daudz ko interesantu. Tā.